kā Laiņot, Aidārs Pavens, varbūt pastāstīs kaut ko par jūsu jaunumiem. Jā, tad sagatavošanās ciklu, varbūt uzskatu, mums viņš te būtu par vēlu sākām, tā bija augusta 2. nedēļa. Bet jaunieši gan jau sāka no 1. jūlijā jau sāk gatavoties jaunas čempionātam, un tie, kas iesaistīsies ir virsīgs klubam, tie jau no 1. jūlijā gatavojamies. Un jā, nākamnedēļ paredzētā pārbaudas spēle pret Klaipēdas pirmās līgas komandu. Jā, par mērķiem. Viens noteikti ir tas, jā, cīnīties pret katru spēli par uzvaru un pēc iespējas augstāk. Otrs mērķis noteikti kā vienmēr katru sezonu iekos Dobelē, lai beidzot mēs viņus ar viņu. Bet jā, tad tie būtu tie galvenie un otrs, es ceru, ka būs arī tā Klaipēdas līga, kas mums bija, kur mēs varam jaunos iespēlēt. Jā, un par izmaiņām sastāvā aizgājis varbūt neviens nav, bet studiju un darba dēļ ir ierobežoti gan treniņu, gan spēļu. Būs uz spēlēm būs gan Deivids Strasts, Rihards Plum un Jurģis Strēlis. Tad viņi būs, tad viņi nebūs. Mēs nezinām, kad viņi varēs. Un pārējie kā ir ierinda no vecajiem. Un kas pienākšu klāt, ir 6 gabali, nāks klāt U15 un jau U16 2009. gadā dzimušie spēlētāji. Tas ir viens vārdsargs, 2 ārējie spēlētāji un ir 2 līnijas un 1 labās malas spēlētājs. Jā, lielākais mums tāda trūkums, kas mums ir, tas ir ārējā līnija. Līnijas mums atkal ir pārbāzes, tās mums ir 6 gabali. Vajag izīrēt, kā maksā. Otrē varbūt vajag. Mums ir cerams, ka izaudināsim kārtīgi. 15-gadīgais, kurš mums ir 1,93 un 108 kg. Tāds kārtīgs līnijas spēlētājs un jā, cerams, ka izaugsim. Un jā, pēc traumas atgriezīsies arī kaut kāds sezonas laikā Rudolfs Zitmans, kurš pagājušajā sezonā atgriezās pēc vairākiem gadu izlaišanu. Tur vēl ir, jā, tad tas sezonas laikā un arī spēlētāji paši par sevi ir vairāk tādi, kas vēl nav pievienojušies treniņu procesam, jo darbi vai ģimenes apstākļi vai jā, kaut kas cits. Bet, pamazām sāk nākt visu atpakaļ. Jā, tā kaut kā. Pats spēlēs? Nē. Tā ir vēl viena izmaiņa. Es pats nespēlēju. Es iet vairākas, teicu, esmu viss iekšā treniņu procesā, treneru organizēšanu. Man ir jautājums. Man liekas, Vainot arī viens no tiem veiksmes stāstiem, kad ir jums Es atceru. Es galvenu neteicu. Jā. Par ASK logo runāju, mums ir pilnīgi jauns logo no šī gada. Kas ir jauns? Jauns logo, pilnīgi. Jā, es domāju, mēs viens... Vai jau ir vienīgā komanda, kas ir pa savu vēsturi grāmatu izdevusi, kas es nevienu citu nevaru nosaukt. Un pasākumus taisīt. Žēl uz pasākumu es netiku, bet esmu dzirdējis pārāk labas atsauksmes, lai novēlotu, ka es netiku. Luzērija, jā. Sorry, es Luzērija. Man jautājums arī, tu kā Vainots handbola pārstāvi, jūs arī esat viena no tiem reģioniem, ka ir šis veiksmes stāsts, ka jums ir gadu no galda, kad šī jaunā paudze ir, šī saucamā piramīda arī veidojas. Bet es pamanīju to, ka tas ir vīriešu handbola, bet sieviešu handbolā jums ir kaut kādas komandas vai kaut kāds vīrietis? Jā, mums ir, es pats arī trenēju, bet pēc tam, kur aiziet, tur sieviešu komanda diezgan mums kādreiz sanāks. Pa bušam mums ir, man ir pašam 2 jaunatnē, ir 2 komandas meitiem. Aizputēs jau vairs nekas nav. Nē, tur ir volejbols. Runājot par jaunatni, es dzirdēju, ka jūs arī aizsakuši treniņus Priekulē, ja? Jā. Tad jums tāda kārtīga pieškrits varētu būt tas laika, varbūt arī, ja? Tur atkal ir kaut kas... Tur jau skaista halla, arī. Jā. Tur ir futbols atkal atgriezās, jau sāk, jau nezinu, kā tur būs kaut dalīšanu, bet jā, kaut kas ir pie manī, man 9 gadiem, arī tas, kaut ko es jau pieminēju, tas, kā mēs viņu saucam pa mazu, tas, tad ir vēl 3 vai 4 zēni tieši, kas ir, bet tad ir trenerim Arturam Mauderam, tam ir grupa, tur Priekulē tieši. Priekulē notiek arī treniņi pašā Priekulē, jā, un arī es teiktu vedāju čais zvaigni, tas ir no U14 līdz U16. Jūpēl
sūdzēsies no pašvaldības? Mēs par to nevaram sūdzēties, mums visu arī dod. Mēs tagad vismaz nav nekas, nav dzirdēts, ka kaut kas apturēsies, vai kaut kas tāds pagaidām nekas nav no tādas iznāks. Vai nav viss ir kārtībā.